Labvakar visiem, kas skatās mūsu tiešraidē, un arī tiem, kas mūs skatīsies ierakstā. Spriežot pēc jūsu intereses un atsaucības, varam secināt, ka tūsku problēma ir tiešām aktuāla. Un zinot to, ka tuvojas vasaras sezona, cerams, tā atnāks ar karstu laiku, un tūsku problēma var kļūt tikai ar vien aktuālāka. Ja tūsku problēma ir tikai sezonāla, ja tā pastiprinās tieši karstajā laikā, tad tas vēl ir pieļaujami, vai arī, ja tūska ir tikko uzreiz pēc pamošanās un tā ātri vien pazūd, tad tas arī vēl ir norma, bet ja cilvēki cieš no tūskas cauru gadu, neatkarībā no gada laika, un tūska nepazūd visas dienas garumā, tad tas jau ir jāuztver kā tāds nopietns signāls no mūsu organisma un jāmeklē iemesli, kāpēc tad organismā veidojas šī tūska. Un tūska ir arī kā tāds īstenībā vizuāls defekts, jo, lai arī kādus krēmus vai kosmētiku mēs necenstos likt uz savas sejas, tūsku noņemt būs tomēr diezgan problemātiski, jo šī problēma jau nāk no organisma iekšpuses. Un tāpēc ir jāsāk meklēt šie iemesli, kāpēc tad rodas organismā tūska. Un tad mēs šodien ar Indru jums pēc iespējas vienkāršākā valodā centīsimies pastāstīt, kādi tad ir tūsku iemesli un kā ar tiem cīnīties maksimāli dabiski ar dabas vielām, uzreiz varbūt neķeroties pie urīndzenošajiem preparātiem, kurus bieži vien izraksta ārstu kabinetos, bet ieteiktu tomēr meklēt dabas vielas un atbalstu organismam no iekšpuses. Tad sāksim ar teorijas daļu un sākumā noskaidrosim, kas tad ir tūska un kādi ir iemesli, kāpēc veidojas tūska. Tātad tūska ir šķidruma uzkrāšanos audos, kas izraisa pietūkumu, un tā visbiežāk parādās kājās, potītēs, rokās, pirkstos, sejā vai plakstiņos vai pat vēdera rajonā. Un tipiskākās pazīmes ir smaguma sajūta, saspringta āda, grūtāk uzvilkt gredzenus vai apamus, nospiedums ādā pēc piespiešanas un pietūkums, kas mainās dienas laikā. Un šajos attēlos redzam, kad ir jau jāuztraucās par šādu tūskas izpausmi, kad ir viena ekstremitāte ir krietni lielāka nekā otra, kad tikai vienu ekstremitāti skar tūska, tad jau ir jāmeklē pat medicīniskā palīdzība. Tā, iesim tālāk. Tātad, kāpēc veidojas tūska? Parasti tūska rodas, jo organisms aiztur vairāk šķidruma, nekā tas spēj efektīvi izvadīt. Un biežākie iemesli ir pārāk daudz sāls uzturā, mazkustīgums vai ilgstoša sēdēšana, stāvēšana, arī hormonālās svārstības, karsts laiks, nepietiekama ūdens uzņemšana. Bieži vien cilvēki, kuri cieš no tūskām, apzināti cenšas samazināt ūdens daudzumu, ko viņi uzņem, bet tās ir īstenībā pilnīgi aplami, bet par to mēs arī runāsim tālāk mūsu lekcijā detalizētāk. Un tas var būt arī stress un miega trūkums, ja mēs neizguļam visas miega stundas, kad ir šis miega bāds, tad, protams, no rīta pamostoties būs šie maisiņi zem acīm. Un varbūt arī limfas vai venozās attecas traucējumi par iemeslu tūskām un, protams, arī medikamentu lietošana. Tā, un kā nākamais iemesls, tas var būt toksiskā slodze organismā. Šim iemeslam mēs esam veltījuši veselu slaidu mūsu prezentācijā, un tātad svarīgi ir saprast, ka mēs mūsdienās dzīvojam pilnīgi citā laikmetā, nekā dzīvoja mūsu vecvecāki, un kad mums īstenībā saskarsme ar toksīniem ir ik uz soļa. Un tātad šeit ir uzskaitīti šie vairāki veidi, kā tad mēs varam iegūt toksīnus.
Tātad tas var būt dažādas tehnogēnas izcelsmes indes, dažādi smagie metāli, kas nokļūst mūsu organismā, vai, nu, piemēram, ar nekvalitatīvām pannām, kurām ir bojāta virsma, vai ar sliktas kvalitātes rotas lietām. Varbūt arī dabīgas izcelsmes toksīni, kas mūsos nonāk ar nekvalitatīvu pārtiku. Arī konservanti, piedevas, krāsvielas, ja, visi šie aspartāmi, citronskābe un dažādas piedevas, ja, ko pievieno pārtikai, lai ilgstošāk saglabātu pārtiku svaigu un lai tā būtu pievilcīgākā pircējiem. Tas var būt arī dažāda veida ksenombiotikas, arī radiācija, ko mēs katru dienu saņemam no telefoniem, arī no lidmašīnām, jā, pārlidojumos, un arī veicot dažādus medicīnas izmeklējumus, kā rengenus, magnētiskās rezonances, arī nekvalitatīva plastmasa, ar kuru mēs varam uzņemt toksīnus. Ja, piemēram, mēs saldējam produktus tiem neparedzētos plasmasas traukos, ja, tad šīs plasmasas mikrodaļiņas var viegli nokļūt mūsu organismā. Tāpat tā ir sadzīves ķīmija un kosmētika. Jā, mums visiem patīk viss, kas ir krāsains un smaržīgs. Visi šie gaisa atsvaidzinātāji, smaržīgās sveces, šampūni, kosmētika, matu lakas, matu krāsas, protams, arī medikamenti, sevišķi, ja tiek lietotas antibiotikas vai antidepresanti, un arī naftas ķīmija. Ir sevišķi cilvēkiem, kuru darbs ir saistīts ar motoreļļām, ar krāsām, ar degvielu. Tā kā, ik uz soļa mēs varam sevī dabūt šo toksisko piesārņojumu. Tā, ejam tālāk. Un, protams, dažkārt tūska var būt saistīta arī ar dažādām veselības problēmām. Kā pirmā šeit tiek minēta tieši nieru veselība. Ja nieris kārtīgi nefiltrē šķidrumu no mūsu organismu, tad, protams, ka šķidrumi krāsies mūsu organismā un radīs tūskas. Arī sirdsdarbības traucējumi, vairogdziedzera problēmas, vēnu problēmas, aknu darbības traucējumi, limfas atteces problēmas, iekaisumi, traumas un arī alerģijas. Tā, un tālāk došu vārdu Indrai, un viņa jums pastāstīs, cik ļoti īstenībā tūskas ir saistītas ar limfātisko sistēmu. Jā, es esmu Indra Šmite, un es jums pastāstīšu par limfātisko sistēmu tieši saistībā ar tūskainību. Cik liela loma tad ir šai limfātiskai sistēmai? Jo jāsaprot, ka katru sekundi mūsu asins kapilāri audos izlaiž tādu nelielu daudzumu šķidrumu, un tas piegādā šūnām skābekli, barības vielas, un lielākā daļa šī šķidruma atgriežas atpakaļ asinsritē, bet ne viss. Tas, kas paliek pāri, nevar vienkārši palikt stāvēt, un te darbā iesaistās limfātiskā sistēma. Tā savāc to pārpalikumu, olbaltumvielas, vielmaiņas atkritumus un aizveda tos projām. Un tieši limfātiskā sistēma palīdz uzturēt normālu šķidruma līdzsvaru un nepieļauj šķidrumu uzkrāšanos. Bet, ja limfa nekustās, ja tajā ir toksīni, par ko jau Aija iepriekš stāstīja, sākas sastrēgumi. Un, ja limfātiskā sistēma kļūst lēnāka, pārslogota un nespēja savākt pietiekami daudz šo te šķidrumu, tad tas sāk uzkrāties audos. Un tad mēs to arī sajūtam kā tūskainību. Un paskatīsimies arī, kā tad īsti izskatās tā tūska, kad veidojas. Ja? Pirmajā attēlā mēs redzam ideālu situāciju. Šķidrums izplūst no asinsvadiem, audos pabaro šūnas, lielākā daļa pēc tam arī atgriežas atpakaļ asinsritē, un organismā valda tāds līdzsvars, viss plūst un mainās, viss kustās. Bet kādā brīdī var šis līdzsvars sākt mainīties. Otrajā attēlā mēs redzam, ka šķidrums sāk izplūst vairāk un nekā atgriežas tas atpakaļ. Un tas var notikt dažādu iemeslu dēļ. Šīs toksiskās slodzes vai paaugstināta spiediena, varbūt ar iekaisumu dēļ, hormonālo svārstību dēļ un arī olbaltumvielu trūkuma dēļ.
Līdz ar to sākumā cilvēks neko nejūt, kad tas viss jau sāk veidoties. Bet jau, piemēram, šajā te trešajā attēlā mēs redzam, ka šķidrums sāk uzkrāties jau starp šūnām, un te parādās tie pirmie signāli. Smaguma sajūta, piepampuši pirksti, āda tiek tāda tā kā uzvilkta, saspringta, paliek nogurums kājās, jā. Un ceturtajā šajā attēlā mēs jau redzam to tūskainību jau, kas ir pamanām arī spogulī, arī ko mēs varam redzēt jau vakarā sajust, kurpes kļūst šaurākas, gredzenus mēs nevaram novilkt no rokām, jā, vakarā, viss ir tāds uzpampis, sapampis. Un būtiskākais šeit ir saprast vienu lietu, ja, kad pati tūska, tā nav problēma. Tūskainība tās ir tikai sekas. Un līdz ar to mums ir svarīgākais jāsaprot, kad ir jācīnās ne tikai ar to pietūkumu, bet jāsaprot, kas aiz tā stāv. Vai tā ir šī limfas attece, nieru darbība vai hormonālā darbība, varbūt aknu slodze vai sirdsdarbība, dzīvesveids. Jāizprot tieši, kas tad ir šī te pa vainu. Un, jā, arī kā Aija minēja, bieži vien cilvēki meklē šo te ātro risinājumu, jā, par kaut kādiem urīndzenošiem līdzekļiem, taču ar to mēs nevaram atrisināt to cēloni. Un tālāk tad paskatīsimies vēl svarīga ļoti darbība, kas notiek mūsu organismā, tā ir venozā asinsrite. Un tieši tā ir saistīta arī ar limfas atteci un tūskām. Jo venozā sistēma atgriež asinis no audiem atpakaļ uz sirdi. Limfātiskā sistēma savāc lieko šķidrumu, olbaltumvielas, vielmaiņas produktus no audiem, un limfa beigās ieplūst venozajā sistēmā un tās darbojas kopā pilnīgi. Ja venozā attece kļūst lēnāka, piemēram, ilgstoši tiek sēdēts vai stāvēts, vai pie kādām vēju problēmām, tad arī palielinās spiediens asinsvados un vairāk šķidruma tieši izplūst audos. Un limfātiskai sistēmai grūtāk to visu izvadīt ārā. Viņa nespēja ar to tikt galā un sāk veidoties šī tūskainība. Un šeit arī tieši tie visi attēli te arī parāda, ja, kā tas notiekās pamazām, kad limfa jau ir pārslodzē un veidojas tūska. Jo jāsaprot, ka asinīm mums ir savs pumpis, tā ir sirds, bet limfātiskai sistēmai pumpja nav, un limfu mēs varam kustināt tikai un vienīgi ar fizisko kustību. Un jo vairāk mēs kustinām tieši ikru rajonā kājas, ja, kaut vai sēžot, pa laikam pakustinām, jo mēs varam savu limfu iekustināt tādā veidā. Un ja ir šie pietūkumi jau potītē vai pēdās, pirmā lieta, kas ir nepieciešams, protams, būtu jāskatās uzturs. Tieši kāpēc? Jo tūskainība jāmeklē ir orgānos, nevis kaut kur zem ādas apakšā, ja? Un bieži vien pietūkumi izraisa zemes olbaltumvielu līmenis asinīs, jo aknas un nieres neļauj ražot nepieciešamos olbaltumu veidus. Aknas ņem aminoskābes no asinīm un ražo olbaltumvielu albumīnu, kas palīdz šķidrumam tieši iekļūt asinīs. Ja šī pārveidošana nenotiek aknu pārslodzes dēļ, asinīs olbaltumvielu albumīns samazinās un šķidrums tiek izvadīts no asinīm, kā rezultātā rodas tieši šis smagais kāju pietūkums. Albumīns arī darbojas kā sava veida magnēts vai tāds sūklis asinsvados, un tas tieši palīdz noturēt šķidrumu asinsritē un neļauj tam pārmērīgi izplūst audos. Ja albumīna kļūst par maz, šķidrumam kļūst vieglāk nonākt audos un var parādīties tieši tūska potītēs, pēdās, arī citur ķermenī un arī smagums kājās. Un albumīna līmeni var ietekmēt dažādi faktori, nepietiekams olbaltumvielu daudzums uzturā, aknu darbības traucējumi, jo tieši aknas ražo albumīnu, nieru problēmas arī varētu būt par iemeslu, jo olbaltumvielas var zaudēt tieši ar urīnu, un arī iekaisumi vai citas veselības problēmas. Un jāņem vērā, ka ne visas kāju tūskas
izraisa tieši aknu problēmas vai albumīna trūkums. Tās, protams, arī var būt saistītas ar sirdi, limfātisko sistēmu, hormoniem, medikamentiem vai arī maskustīgu dzīvesveidu. Un tagad pavisam īsti parunāsim par ēdieniem, kas tieši tā kā veicina šo te šķidrumu aizturi. Jo citreiz ir tā, ka cilvēki saka, es vispār neko neesmu ēdis, ja, bet nes kāpēc es jūtos tāds piepamps vakarā, ja. Un īstenībā jāsaprot, ka ne jau tas, cik daudz mēs apēdam, bet tieši ko mēs esam apēduši vai izdzēruši, ja. Tātad visbiežāk tūsku var pastiprināt šie te sāļie produkti, čipši, desas, kūpinājumi, dažādi pusfabrikāti, jo tieši nātrijs darbojas kā magnēts ūdenim, jo vairāk mēs sāli uzņemam, jo vairāk organisms mēdz šķidrumu aizturēt, un tas var veicināt pietūkumu īpaši kājās, sejā un pirkstos. Arī saldumi un pārstrādāti produkti, tieši cukurs, jā, jo liels cukura daudzums var veicināt tieši iekaisuma procesus organismā, un tas var ietekmēt arī hormonālo līdzsvaru un veicināt šķidrumu aizturi. Alkohols arī nav ieteicams, jo sākumā alkohols veicina šķidruma zudumu, bet vēlāk organisms var ieslēgt tieši aizsarga reakciju un sākt ūdeni uzkrāt. Tāpēc nākamajā dienā bieži vien novēro pietūkumu sejā vai ķermenī tieši pēc alkohola lietošanas. Tāpat nav ieteicams arī baltmaize un rafinētie ogļhidrāti, jo tie paaugstina strauji cukura un insulīna līmeni asinīs, un jo augstāks insulīna līmenis var veicināt nātriju arī un šķidrumu aizturu organismā. Piena produkti un glutēns. Ne visiem, protams, cilvēkiem, bet ļoti daudziem ir tieši problēmas ar šiem produktiem un var radīt arī iekaisīgas reakcijas tieši. Tas izpaužas kā vēdera diskomforts, smaguma sajūta un arī tūskainība. Gāzētie un saltie dzērieni, tie arī var radīt ne tikai vēdera uzpūšanos, bet arī veicināt šķidruma līdzsvaru traucējumus. Un kofeīns arī, ja lieto ļoti daudz kafiju, vienlaikus uzņem pārāk maz ūdeni, tad rodās šis šķidruma līdzsvara traucējums. Un svarīga ir, protams, mērenība visā un pietiekama ūdens uzņemšana dienas laikā. Tā kā tie būtu šie tieši par ieteicamiem un neieteicamiem drīzāk produktiem, ja, kas, ja novērojam šo te tūskainību, noteikti jāpaskatās, vai mums nav pārāk daudz šie produkti mūsu ēdienkartē. Un tad, ja mēs skatāmies tālāk, tad runājot par dzīvesveidu, jā, noteikti tās būtu kustības, kas mums ļautu mums samazināt šo tūskainību, kā staigāšanas, viegla riteņu vingrošana, nūjošana, riteņbraukšana, peldēšana. Līdz ar to izkustēšanās katrā ziņā, ja mēs sēžam, tad ik pēc 45 minūtēm pakustinam kājas, lai ikru muskulatūra ieslēdzās. Varam pacelt kājas arī augstāk par sirdi, tā kā agrāk bosi gangsteru filmās sēdēja, liekot kājas uz galda, vai kaut kādas izdarām darbības, lai mēs nenoslogotu tik daudz šo te mūsu organismu. Jāsaprot to, ka arī augstupējuši kurpes mums dāmām nav vēlams ilgstoši valkāt, ja, uzvelkam uz kādu ballīti un pēc tam atkal maliņā liekam. Arī tas ļoti nospriego šos te ikru muskulatūru un veicina kājās sliktāku apteci. Tāpat arī, protams, par ūdens daudzumu, par to mēs parunāsim tālāk, jo tas ir ļoti paradoxāli, bet liekas cilvēkiem, ja man tāpat jau tūska, kāpēc man vēl ūdens jādzer, bet tieši pastāstīsim, kāds ūdens mums ir jādzer. Tad, protams, pārskatām ēdienkarti un mazāk lietojam sāli uzturā. Un vēl
Papildus, ko mēs varam darīt, jā, tās ir limfodrenāžas masāžas dažādas. Protams, arī ejot uz masāžām, ļoti ir jāpievērš uzmanību, lai masīrs patiešām būtu zinošs, ko un kā viņš dara, jo šie limfas sfinkteri ļoti ātri viņus var sabojāt, masējot nepareizā virzienā, jo limfa mums tikai ir jāmasē šī limfas plūsma ir no lejas uz augšu visā ķermenī. Vienīgais, kur mums limfa nāk uz leju, tas ir galvā. Arī kompresijas zeķes ir ieteicams valkāt, ja ir kaut kādi pārlidojumi un ir šī nosliedze uz kāju tūsku. Un arī augstas dušas kājām ir ļoti ieteicams, jo tādā veidā arī tiek tieši ar plūsmu no lejas uz augšu, ar šo te vēso ūdens strūklu. Tādā veidā arī samazinās kāju tūskas un veicinās asins cirkulācijas. Tā kā tas būtu, ko mēs varam darīt tā, neatkarīgi no dabas vielām. Bet tagad es došu atpakaļ vārdu Aijai, un viņa pastāstīs tālāk. Jā, tātad par ūdens nozīmi. No ūdens bieži vien netiek pienācīgi novērtēts. Vairums izvēlas dzert dažāda cita veida dzērienus, tikai ne ūdeni, bet jāsaprot, ka ūdens mums ir tomēr vitāli svarīgs jebkurai dzīvai būtnei, un regulāri ir jādomā par savu šūnu mitrināšanu, par hidratāciju, un mēs šajā attēlā redzam, kad īstenībā cilvēks sastāv 70% no ūdens, bet piedzimšanas brīdī tas sastāv pat 90% no ūdens, un ka katrs mūsu orgāns, procentuāli redzam attēlā, kad ļoti lielā mērā sastāv no ūdens. Un visvairāk procentuāli ūdens ir tieši limfā, tie ir 94%. Un tālāk redzam nierēs 83, sirdī 79 un tā tālāk. Diezgan liels procents ir jebkurā no orgāniem un pat kaulos, tur ir 22% ūdens. Un 70 kg cilvēkā ir 49 litri šķidruma, un to veido 5 litri asinis, 2 litri limfa, 14 litri starpšūnu šķidrums un 28 litri ir šūnās. Tā kā lūk tādi interesanti dati par ūdens sastāvu procentuāli, cik ir katrā no mūsu orgāniem. Bet pāriesim tālāk pie nākamā slaidiņa. Lai šī šūnu hidratācija notiktu maksimāli veiksmīgi, mums ir ļoti jāpiedomā pie ūdens, kādu tad mēs ikdienā lietojam. Un jāsaprot tas, ka mūsu šūniņa var atpazīt tikai strukturētu ūdeni, ja ir šī sešstaru struktūra. Bet, ja mēs uzturā lietojam cietu ūdeni, tad bieži vien ir tā, ka šis ūdens uzkrājas kaut kur starp šūnu telpā, un mūsu šūniņā nesaņem pienācīgi šo mitrināšanu. Tāpēc tieši jāliek uzsvers uz strukturētu ūdeni. Tā, pāriesim nākamo slaidiņu, un ļoti labi ir, ja mēs uzturā varam sev nodrošināt kvalitatīvu ūdeni, kuram vienlaicīgi tad izpildās visi šie kritēriji. Tātad mums ir jāuzņem tīrs un bioloģiski drošs ūdens. Bet mūsdienās zinot to, ka ļoti bieži šie lauki tiek smidzināti, un ja mēs gribam dabūt ūdeni no akām vai no avotiem, tad mēs jau nevaram būt pilnībā droši, ka tas ūdens būs tīrs un bioloģiski drošs. Tad ūdenim ir jābūt arī vāji sārmainam, pH ir jābūt 7,3, un bieži vien mēs arī redzam veikalā nopērkamajām ūdens pudelēm šo pH, kas tiek uzsvērts tā kā mārketinga triks, lai cilvēki pirktu, bet mēs ticams, ka tas ūdens atbilst visiem pārējiem kvalitātes kritērijiem. Un tad vēl ūdenim ir jābūt negatīvi lādētam, kad oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ir -7. Tas ir tāds ūdens, kas mums dod
vairāk enerģiju, un šūnai nav, organismam nav jāpieliek daudz enerģijas, lai to ūdeni apstrādātu, un lai šūniņa to varētu izmantot maksimāli efektīvā veidā. Tad tam ir jābūt ar zemu virsmas spraigumu, viegli mineralizētām un strukturētām, ja, šajā sniegpāršļiņas formā. Ja mēs dzīvu ūdeni, teiksim, sasaldējam, tad tas veidos tādu kā sniegpāršļiņas struktūru, un tas jau liecinās, ka ūdens ir dzīvs un strukturēts. Un, jā, tātad ir jāņem vērā šie 3 momenti. Ūdens kvalitāte ļoti labi, ja izpildās šie visi nosacījumi, tad ir jāņem arī vērā ūdens dzeršanas režīms un daudzums. Ja runājam par režīmu, tad iesakām dzert no rīta, tukšā dušā, siltu ūdentiņu vai arī pa dienu starp ēdienreizēm, arī vaktējot šos momentus, kad ir tukša vai pustukša duša. Tad šis dzīvais ūdentiņš dos mums vislabāko efektu. Un runājot par daudzumu, tad tas ir 30 ml uz katru svara kilogramu. Nu, tad jūs paši varat aprēķināt, ja jūsu vidējais svars ir mēram 60 kg, tad dienas norma, kas ir jāizcer, ir 1,8 litri, ja 70 kg, tad 2,1 un tā tālāk. Bet, ja svars ir 100 kg un uz augšu, tad nu gan nevajadzētu pārcensties un ikdienā nevajadzētu vairāk izdzert par 3 litriem ūdens. Tas nu gan būs organismam tāds krietni pa daudz un būs jau pārāk liela slodze. Tā, ejam tālāk. Lūk, un šajā slaidiņā mēs esam salikuši produktus, ar kuriem tad arī var uzlabot ūdens kvalitāti. Tātad centrā mums ir šie korālmaiņu minerāļi, kas nāk no Okinavas pussalas, kur dzīvo ilgdzīvotāji, un šie minerāļi sastāv no 69 dažādiem mikro-makro elementiem, kas tad ļoti būtiski uzlabo mūsu ūdens sastāvu un kvalitāti. Un, ja mēs to lietojam kopā ar H-500 pasaulē spēcīgāko antioksidantu, tad šie produkti ļoti labi mūsu organismu atbrīvo no ūdenī šķīstošajiem toksīniem. Un H-500 šo ūdeni padara vēl dzīvāku, vēl ar lielāku mīnusīm. Ja mēs esam bieži vien veikuši šos ūdens eksperimentus, tad H-500 ir tas, kas tiešām ūdentiņu spēj atdzīvināt un padarīt to tiešām ļoti vērtīgu un tādu, kas mums dos enerģiju mūsu šūniņai. Un tāpat, protams, antioksidants parūpēsies par dažādu skābju izvadi no mūsu organisma, atbrīvos no urīnskābes, no pienskābes, kas uzkrājas mūsu organismā pēc sportiskām aktivitātēm. Un mūsu top produkts pret tūskām ir pentokāns, kura sastāvā ir kālijs, riboze un C vitamīns. Tas ir, viņa sastāvā ir šie elektrolīti, kas tad arī, īstenībā elektrolītu trūkums organismā var būt arī iemesls tūskām. Tad pentokāns ir tiešām ļoti labs produkts ne tikai pret tūskām, bet viņš arī ļoti labi iedod enerģiju, atver sīkos kapilārus. Ja kāds varbūt izvēlas ikdienā enerģijas dzērienus, tad pilnīgi noteikti ieteiktu aizvietot labāk ar šo mūsu dabīgo enerģijas dzērienu, kas arī vienlaicīgi mazina tūskas. Sevišķi, ja runa, piemēram, par pārlidojumiem, kad ir ilgstoši šie līdmašīnu pārbraucieni. Un arī magnīzs ir pieskaitāms pie elektrolītiem, un tas var arī mazināt tūskas. Un magnījam ir 2 formas. Šis Ocean Min, kuru mēs varam pievienot ūdenim, viņš ir stikos. Tā mēs varam tādu pat ātrāko efektu iegūt, vai arī lietot magniju kapsuliņās. Tā kā tādi produkti tieši ūdens kvalitātes uzlabošanai un bagātināšanai ar elektrolītiem. Tā, un tad vēl, protams, mūsu veselības koncepcija, kad mēs nutricioloģijā raugāmies uz to, ka veselība sākas no veselām šūnām, un mēs šūniņu pielīdzinām zivtiņai akvārijā.
Respektīvi, mums par mūsu šūniņu būtu jārūpējas tikpat rūpīgi kā par zivtiņu akvārijā. Tātad pirmais, kas primāri ir svarīgs mūsu šūniņā, tas ir ūdens. Ja, ja nebūs ūdens akvārijā, tad notiks atūdeņošanās, ja, zivtiņi nespēs izdzīvot. Protams, ļoti svarīgs ir arī skābeklis un arī attīrīšanās, jo, ja šis iekšējais šķidrums, ja šis starpšūnu šķidrums, vai ūdendiņš, kas ir akvārijā, būs ilgstoši netīrs, piesārņots, sastāvējies kā tāds netīrs purvs, tad, protams, kad zivtiņi jutīsies slikti, radīsies šī intoksikācija un zivtiņa slimos, respektīvi mūsu šūniņas nespējas vairoties veselas un spēcīgas. Un jā, tikai tad, kad mēs esam padzirdījuši un attīrījuši, tad mēs varam padomāt par šūnu uzturu, jā, tātad iedot zivtiņai paēst un, protams, arī par aizsardzību, ko mēs panākam ar antioksidantu lietošanu. Tādi būs galvenie momenti, kā tad mēs varam nodrošināt šūniņu veselīgu vairošanos, kas ir visas veselības pamats. Tā, un vēl slaidiņš ar produktiem, kas atbalsta mūsu filtrācijas orgānus, kas ir nieres un aknas. Ja, tātad apakšā uz leju jūs redzat produktus, kas ir paredzēti nieru atbalstam, tātad alfa, jeb lucerna, saukt arī par ceresāli, kas zina nieru kodu, atbalsta mūsu nieres, ja, un palīdz izvadīt liekos šķidrumus, un vienlaicīgi arī lucerna strādā kā ēdiens labajām baktērijām. Ja mēs to lietojam pirms miega, tad tādā veidā mēs arī uzlabojam savu mikrofloru. Otrs nieru produkts ir Combination Flow, ja, šis dzērveņu ekstrakts, kas ir ļoti ieteicams arī pie dažādām nieru saslimšanām, sevišķi, kad ir dažādi urīnceļu iekaisumi, cistīti, tad šis ir tiešām ļoti jauks, vērtīgs produkts. Un nākamie divi produkti ir aknu atbalstam, tātad artišoks vai pandetoks. Ja? Mums tātad ir jāatbalsta arī aknas, jo aknas ir mūsu organismu karaliene, kas atbilst ļoti daudziem procesiem mūsu organismā, un tā skaitā arī par to, kā mēs izskatāmies. Tā kā varētu teikt, ka pat aknas ir jaunības orgāns. Un tāpēc, mūsu filtrācijas orgāni būtu jāatbalsta pat regulāri, un šo produktu lietošanai jāievieš kā tāds ikdienas rituāls. Tā, laikam, mana sadaļa, nav vēl beigusies. Vēl ir produktiņi, kas ir paredzēti limfātiskai sistēmai, tātad Limflow, kas sašķidrina limfu, padara to vieglāk plūstošu, un lakricas sakne, kas arī ne tikai veicina limfas sašķidrināšanu, bet ļoti labi arī iedarbojas uz elpceļu veselību, uz visām mūsu guļotādām, un to mēs varam lietot, ja mēs gribam iekustināt limfu, piemēram, pirms kaut kādām fiziskām aktivitātēm, jo šie produkti veicina pastiprinātu izsvišanu, vai arī pirms pirts apmeklējumu. Arī taisām šādas tēriņus, un tad tie veicina pastiprinātu izsvīšanu. Un, protams, arī gremošanas fermenti asimilators, kas strādā kā tāds mūsu iekšējais sanitārs, palīdz sašķelt, izvadīt visu lieko, un arī tīra asinsvadus, kas ir būtiski tieši pie tūskām. Un ļoti labi palīdz arī pie uzpūstiem vēderiem, pie smagiem vēderiem, tā kā arī tāds ļoti jauks ikdienas produkts. Tā, tagad gan laikam dodu vārdu Indrei. Jā, paldies, Aija, tu brīnišķīgi izstāstīji par šiem produktiem, kas būtu tieši papildus lietojami, ja ir šī tūskainība novērojama. Bet, jebkurā gadījumā, mēs ieteiktu sākt ar veselības koncepciju, un es arī varu noteikti minēt to, ka sākot iet organismu attīrīšanos, man arī pirmajā mēnesī pazuda tāda tūskainība tieši, un arī ļoti daudz man klienti ir teikuši, un arī esmu dzirdējusi rezultātus, kad stāsta,
ka tieši izejot šo te jau pirmo veselības koncepcijas soli, attīrot organismu no toksīniem, organisms ļoti pateicīgi atdod šo šķidrumu un parādās tāda izpūsta gaisa baloniņa sajūta. Un, jā, mēs kļūstam tievāki, šaurāki, plānāki, un starp citu pat samazinās arī kurpju izmērs, nav vairs vajadzīgi tik lieli apali, jā, jo tā tūska ir visā tajā ķermenī bijusi, un šeit lieliski viņa aiziet projām, ejot veselības koncepciju soli pa solim. Un tas, ar ko mēs iesakām sākt vienmēr, tas ir Coral Detox Plus paka, protams, izvērtējot vai ar Go paku, ja, bet tas ir šis pirmais solis, 1. mēneša programma, kurā mēs attīram organismu no toksīniem. Tad nākošā mēnesī mums nākošais solis ir organisma attīrīšana no parazītiem, no šīs te patogēnās vides, kas ir mūsu organismā. Un trešajā solī, jau tad 3. mēnesī, mēs varam iet vai nu šo te programmu Kolavada attīrīšanās programmu, vai arī limfas attīrošo programmu, kas arī ļoti labi iedarbojās uz to, kad tiek šīs tūskas mazinātas un organisms ļoti labi var atjaunoties. Un tad tālāk jau ir, protams, organismu pabarošana, 4. posms. Mazliet vairāk par detoks programmu, par Coral Detox Plus programmu. Šajā programmā mēs redzam, kad ir iekļauti vairāki produkti, un praktiski par visiem jau arī Aija jau izstāstīja pirms tam, bet šeit viņi ir salikti, lai viņi darbotos visi kopā sinerģiski un iekustinātu visus procesus organismā, kas palīdz ne tikai mazināt tūsku, bet arī uzlabot gremošanu, un šeit mums piedalās Coral lecitīns, kas atbalsta aknas, palīdz izvadīt žulti no aknām un tādā veidā arī uzlabot gremošanas sistēmu. Un, kā jau mēs arī pirms tam minējām, kad ļoti svarīgi ir šī te aknu atbalsts tieši pie tūskām, lai labāk būtu šī te asiņu attīrīšana, notiktu šie procesi, tāpat tās arī olbaltumvielu pārstrāde un izstrādātos visas nepieciešamās vielas, kas ir nepieciešamas, ko mums var akna ražot. Tātad šis te komplekts, jā, ir daudz produktu iekšā, ir lielisks komplekts, kurš variet paši izlasīt, jā, ko tik viņš visu mums nedara, un 1. mēnesī patiešām ir novērojami ļoti labi jau rezultāti. Un tālāk tad, tālāk jau mēs nonākam pie rezultātu sadaļas, un es došu vārdu Sintijai Kalējai, lai viņa padalās ar savu rezultātu un arī ar savas mammas rezultātu tieši par tūskām. Lūdzu, Sintija. Labvakar, mīļie! Šeit ir redzamas 2 manas fotogrāfijas. Viena ir tapusi 2020. gadā un viena ir tapusi 2022. gadā. Un mana problēma, mana ķermeņa problēma bija tieši šī tieksme uz tūskainību. Un tam paralēli klāt nāca ne tikai tas, kad es biju pietūkusi, bet arī man bija slikta imunitāte, man nebija enerģijas un man regulāri skuņu slimības mocīja. Un kā var redzēt, it kā viss ir ok, bet tūska ir redzama. Un tāpēc es izvēlējos ūdeni, dzīvu ūdeni. Es sapratu, ka tas ūdens ir tas, kas man palīdzēs tikt vaļā no šīs tūskas, un es izgāju veselības koncepciju, un šobrīd es varu teikt, man tūskas nav. Protams, es darbā sēžu 8 stundas dienā, kā visi cilvēki, un es cenšos kombinēt gan kustības, gan šos superīgos, fantastiskos produktus, detoks, lai man tūska neveidotos, un es lieliski ar to tieku galā. Kā plus man arī ir tas, ka es vairs neslimoju, man nav šīs imunitātes problēmas, un es esmu atguvusi enerģiju. Tātad es esmu nošāvusi vairākas zeķes ar vienu šāvienu. Vēl es varētu pastāstīt par savu mammu. Mana mamma 82 gados bija kļuvusi par cilvēku, kurš sēdēja gultā un praktiski nemaz nestaigāja.
Viņai bija depresija, viņai sāpēja visas locītavas, protams, viņai bija tūska, milzīga tūska. No tā medikamentu daudzumu, ko daktars viņai katru mēnesi izrakstīja, gan paaugstinātam asinsspiedienam, gan miglai galvā, gan sirdī, gan arī starp citu tūskai, urīndzenošos produktus, gan precāpu līdzekļus. Viņa vienkārši, viņas organisms ar to netika galā, un rezultāts bija tāds, ka viņa domāja īstenībā par pašnāvību. Un viņa to reāli arī teica. Tad, kad viņa vairs nevarēs izturēt, tad viņa visas zāles reizē arī iedzers. Nu, lūk, un tad, kad mamma izgāja veselības koncepcijas, jau šajā pirmajā bildītē mēs redzam pēc 2 nedēļām, kad viņa bija detoks tikai pusē, viņa sāka jau staigāt. Viņai bija enerģija, un tas bija tas fenomens, ka viņai pazuda tūska no kājām, un viņai pazuda arī šis te piepūties vēders. Un viņa sāka staigāt, viņa atguva enerģiju. Un šobrīd viņa jau dienā nostaigā 7000 soļus. Un kā bonus liels ir arī tas, ka viņa ir nometusi savos 80, nu jau 5 gados, viņai ir 85 gadi šobrīd, viņa ir nometusi 8 kilogramus no savas svara. Pensionāri, attīroties, ir panākuši šādu efektu. Viņai ir enerģija, viņai nesāp locītavas, viņa pa naktīm var gulēt, un mēs arī zinām, ka miegs ir ļoti svarīgs. Svarīgi ir kustība, svarīgs ir miegs, svarīgs ir ūdens, svarīgs ir pareizs dzīvesveids, un viņa lietojot nutrientus 85 gados, man ir aktīva pensionāre un daudz ko dara laukos un priecājās par dzīvi. Paldies! Paldies tev, Sintīna, paldies! Lieliski rezultāti, un patiešām varam redzēt arī to, ka mēs varam atjaunoties jebkurā vecumā, nav mums jābūt ne tikai jauni cilvēki, bet arī gados cilvēki var sakārtot savu veselību. Un nākamais došu vārdu Velgai Gūtmanei, un viņa arī padalīsies ar savu un ar savā tēta rezultātu, jā? Jā, labvakar visiem, labvakar. Klausījos jūsu lekciju un sapratu, ka laikam visas lietas man arī bija. Pirmais jau ūdens nedzeršana, jā. Es jau tāpat kā Sintīna esmu ārkārtīgi tendēta uz šo tūskainību. Man ir ļoti, ļoti izteiktas šīs tūskas, daudz visā ķermenī, it īpaši kājās, un pēc posmu, kad man bija sēdošs darbs, tad labāk kāja man pat piepampa vairāk, un lidojot ar lidmašīnu, protams, tas pavisam jau bija traki, jo kāpjot ārā no lidmašīnas, es noteikti nevarēju uzvilkt tos pašus apavus. Man bija rezerves apavi izmēri vai pusotras izmērs lielāki, kas ir, ko es ņēmu līdzi. Nu, ko pateicoties veselības koncepcijai, protams, es ar šo tūsku esmu tikusi ļoti labi galā. Un pateicoties arī veselības koncepcijai, es sapratu, ka man šī tūskainība patiesībā ir ļoti saistīta arī ar nierēm un virsnierēm. Jo līdz dzīva ūdens dzeršanai es pat nenojautu to, kad man ir problēmas ar nierēm, un viņas acīm redzot jau ir no agras bērnības. Tāpēc, kad man arī tam plusā tagad to saprotot, man arī ir ļoti, ļoti zems tāds rādītājs, kad kaut kas ar tām nierēm nav kārtībā. Nu, lūk, jā, tad to es tad sākot dzert dzīvu ūdeni, es sapratu, kad man ir šīs problēmas ar nierēm, virsnierēm, un, protams, arī man ļoti raksturīgi ir šī kortizola tūska, kur bērnībā arī, kā Sintīna ļoti minēja, kad man bērnībā bija ļoti daudz kuņģu čūlas, gastrīts, viss pārējais. Tas jau liecina arī par to iekšējo stresiņu, ko mēs pat nemaz nezinām. Ļoti bieži mēs pat neiedomājamies, kad mums ir kaut kāds tas stresiņš, bet nu viņš ir. Nu, un līdz ar to, jā, arī ar šīs virsnieres man. Un, protams, šo olbaltumvielu trūkums, jo parasti, kad man tūska pazūd arī izteikti pie dziļās zarnu trakta tīrīšanas, pie kolovadām, uzreiz var redzēt.
Un ļoti labi man organisms reaģē uz Protivity Ultra. Manam organismam patīk, jo līdz ar to tad es iedodu visu šīs aminoskābes, hormoniem palīdzu, visu, un tad attiecīgi šī tūska mazinās. Bet es uzreiz redzu, kājas, vēders, un tad ir skaidrs. Tas būtu par mani. Jā, man ļoti patīk, es esmu pierakstījis nedaudz špikarītī, man ļoti patīk Combination Flow. Ļoti. Šis produkts patīk arī manām nierēm. Viņš palīdz. Un, protams, detoks tā ir mana ikdiena. Es bez detoksa jau pat negribu neko vairs iedomāties, tā ir mana ikdiena. Un kas man ļoti palīdzēja sejas tūskai, laikam ejot, skaidrs, ka mums arī paliek sestaudi vājāki, un tad tai tūskai ir vieta, kur izpausties. Un tad te zem acīm, ja ir kāda intensīva diena bijusi, nekas ies, tad nākamais rīts ir tā, ka tu atver acis un tu redz, ka te ir maisi. Un man ļoti palīdzēja tripeptīdu kolagēns, kas ātri nostrādāja, un mūsu superīgās sejas maskas. Viņas harmonija noņem tūsku ļoti labi, ļoti ātri. Tas tāds mazais life hacks, ja kaut kur ir jāskrien un iepriekšējā dienā esat kaut ko nedaudz nogrēkojis un ķermenis ir norēģējis, tad ir ļoti labs rezultāts. Un, protams, limfa. Pie 5 pakāpju limfas attīrīšanas tas manam ķermenim patīk vislabāk. Pirmkārt, tur ir gan ēdiens tāds, kādu man vajadzētu viņu ēst, un, protams, šī limfas tīrīšana, tad man tūskas pavisam nav. Skaidrs, ka tā arī ir limfa. Tā kā tas būtu par mani. Nu, un par manu tēti, man tiešām ir ļoti žēl, ka man nav bildes, bet es ceru laboties un tomēr nofotografēt, jo tas skats nav tāds īsti patīkams, jo savu tēti pirms daudziem gadiem jau es ieraudzīju tādā stāvoklī, kad es pie viņa aizbraucu, viņš sēž un viņam tek pa kājām ārā limfa. Kājas ir zilas, limfa tek ārā, ir, pār tiešām nozīmē peļķes. Un, jā, viņam bija tāda tā tūska tik ļoti liela, kad viņam bija saplīsusi visa šie, attiecīgi bakteriāla infekcija pievienojusies un viss pārējais. Nu, un kā tad mēs tikām galā? Šobrīd mums jau ir labi, kājas jau ir tīri smukas, tagad nu pat viņu redzēja tūska arī ir ļoti mazinājusies. Bija jums vienā bildītē, kad ir pēdiņa un pēdas augstpusē tās lielās tūskas, viņam visu laiku tādas bija ārkārtīgi sapampušas šīs kājas, bet tētis ir iemācījies beidzot dzert ūdeni. Man pagāja ļoti daudz gadi, kamēr šim iestāstīju, kad tas nestī, tās saldinātais, ka tas nav tas pats, kas ūdens, jo cilvēki to nevar saprast. Un ja tieši kāds stāstīt, dzīvu ūdeni ir jādzer, jo tas ir pats labākais, kas organismam var būt. Man liekas, ar to vien ir jāsāk, tā kā to viņš ir iemācījies. Ārkārtīgi labas atsauksmes tieši tētim ātri pamazināja tūsku Combination Flow, jo viņam jau bija urīna dzenušanas šīs tabletes izrakstīts, kas nodarīja kaitējumu nierēm un aknām. Ilgtermiņā lietojot, tad Combination Flow tiešām ļoti labi palīdzēja, un šo preparātu varējām smuki noņemt nost. Jā, Combination Flow saistāv pandetoks, protams, kā aknai. Un lipostiks. Lipostiks ir arī mūsu tāda atslēga, jo laikam ejot, es sapratu, kad viņam arī meitenes minēja, kad ar cukuru, saistībā ar cukuru, ja kaut kas nav kārtībā, tad arī ir šī tūskainība. Un, jā, nododot rādījumu homo indeksu, viss insulīna rezistents, tad sapratu, ka viņam ir patiesībā 2. tipa cukura diabēts, ko tā līdz šim neviens nebija atklājis. Un tā tūska no tā veidojās. Jā, paldies, Vinetiņa, lipustikam ir atlaide, nu sapērciet viņu daudz, jo viņš tiešām, pirmkārt, viņš strādāja ļoti labi uz tēta iekšējiem viscerālajiem taukiem. Viņš ļoti labi, jo viņš 140 kg vēl pie tam ar to visu tūsku. Svars ir liels. Jā, tā kā, un kājas tiešām ir smukas, jau sakoptas un nav vairs tik tūskainas. Protams, tur jau vajadzētu nokurģēt kārtīgi ar ēdienkarti, bet, tik cik var. Protivity Ultra ļoti labi palīdzēja mums arī, H-500, protams, un tripeptīdu kolagēns.
viņš visu laiku prasa kolagēnu, tripeptīdu kolagēnu, arī gan ādas dzīšanai, gan arī šim tūskainībam, acīm redzot, tur ir aminoskābes iekšā, kas arī palīdz gan līmfai, gan šai tūskainībai. Un plus ir šīs olbaltumvielas. Tā kā paldies, tas būtu arī par tēti. Un principā, ko es varu pateikt, cilvēks no guļas stāvokļa, viņš man nācās viņu ievietot pansionā. Pateicoties veselības koncepcijai, pateicoties vispār visām mūsu zināšanām, paldies lektoriem, kas dod šīs fantastiskās zināšanas, viņš šobrīd brauc ar mašīnu, iet uz darbu un turpina savu dzīvi, un viss ir kārtībā. Tā kā, paldies! Paldies tev, Velga, paldies! Un es domāju, ka noteikti tavam tētim tripeptīdu kolagēns tagad ir tā cukura vietā, tas saldumiņš, tas gardumiņš, vai ne, ko var tagad aizstāt. Un arī es vēl gribēju pieminēt to, ka Fandetoksam arī ir 20% atlaide vēl līdz mēneša beigām, tā kā brīnišķīgs aknu atbalsta produkts, izmantojiet to. Un vēl es došu vārdu mūsu mīļajai Vinetai Meduņeckai, un viņa arī padalīsies ar savu rezultātu. Lūdzu, Vineta. Jā, labvakar visiem. Man liekas, tūskas tā ir vispār tēma numur 1, tāpēc, ka tā, ka tev jau kaut kas vairs neizvedās no tā organisma, tu sāc palikt vecs, godīgi sakot. Visas tās vecās sejas, īstenībā tās visas ir tūskas, kad jau tu sāc izskatīties ne tāds, kā tu gribētu, ja? Kāds tu biji tur jaunībā. Un man bija tieši tas pats, es jau uz veselības koncepcijas esmu 16 gadus, tagad man būs jau drīz 53, bet es atnācu, ka man bija 36, un žēl, ka es neiedomājos tās bildes parādīt, kur man tas 36 gadus vecumā, it kā seja ok, bet viņa visa ir ar tūsku pilna. Ja? Un man bija vēl problēmas, man bija paceles, tā kā zem ceļa, tādi maisiņi, līmfas tajā vietā, tādi lielāki maisiņi. Es domāju, ārprāts, kādas man paliek nesmukas kājas, ja? Tas nozīmē, man sāk krāties tas ūdens. Protams, pārlidojumos, ja, ka tu jau brīžiem tu tur atlido kaut kur un tu nesaproti, vispār tās ir tavas kājas, it kā kājas tievas, bet viņas ir pietūkušas, ja, vai tur darbā ilgāk jāsēž bija un nevar uzvilkt tās kurpes, un ik pa laikam. Un tad tu skaties spogulī, un tad tā kā tādi maisi veidojās, un tu tā kā domā, ar ko tas beigsies? Ja, beigās. Tas būs viens tā kā tāds maiss, tāds pietūcis, ja. Tās sajūtas nav patīkamas, protams, bet tas arī ļoti spēcīgs signāls, ka organismā ir iekaisumi. Un Velga jau minēja to kortizola tūsku. Noteikti slēdzam klāt grifonijas un visu, kas saistās ar nervu sistēmu, elpošanas tehnikas, tur pastaigas, jo jāsamazina ir kortizola daudzums, jo, ja nesamazina kortizolu, tad tūsku nekas nevar dabūt ārā, tu visu laiku būsi pietūcis, ja? Jo organisms visu laiku izvadīs ārā kāliju un nātrijs sāks uzkrāties. Ja? Protams, es gāju visu pēc veselības koncepcijas, visu iztīrījos. Tūska liecina bieži vien par iekaisumiem, par šiem parazītiem, vīrusiem, sēnēm, baktērijām, līdz ar to organismam vajag lielāku maisu, kurā visus tos toksīnus glabāt. Ja? Un tad, kad tu sāc tīrīties, tev tā kā mainās tas ķermenis, mainās tās kājas, no paceles pazūd tas maiss, ja? Tu beigās pamanīji, ka tev vairs nepietūkst tās kājas. Es atceros, mēs vienreiz vienā kaut kādā retrītā gulējām ar vienu meiteni, viņa tā no rīta skatās uz mani, es tāda izspūrusi. Vineta, tu izskaties tāda pati kā vakarā. Es saku, tieši kā man jāizskatās. Kad ir laikam cilvēki pieraduši, ka tu no rīta celies un tu esi tūskains, bet tā nav norma. Tev no rīta nav jābūt tai šķidruma aizturē. Pareizi, tu piecēlies, pačurāji un viss, ja, un tev neuzkrājās visos audos un orgānos. Tā kā es varu pateikt, ka es savos 53, man tūskas nav ne rītā, ne vakarā, ne pusdienās, nekad. Arī pēc siļķes īstenībā nav, jo vai kaut kāda tāda, man ir dažreiz arī tāds ieradums vakarā vēlāk ēst, kad es beidzu visus zūbus, ja. Protams, es ar to nelapojos absolūti, bet uz tūskas tas neietekmē. Jā, un es vienu lifehacku Daci jautāja, ko darīt, ja ir pietūkušas kājas. Man pašai īstenībā tādas pieredzes nav. Ir citreiz, ka nogurušas kājas, ka tu daudz staigā, bet mūsu cool relief, starp citu, tūskainām kājām ir ļoti labi palīdz. Viņa tā kā atvēsina, sasilda, normalizē, un es
Esmu redzējis meitenes, kam ir tūskas, viņas vakarā tā kā sasmērē, uzvelk zeķīti un no rīta kājiņas tā kā svaigas, jaunas, ja, var viņu arī izmantot. Tagad daci, ka tev tā trauma ir un tur tev tas liekais šķidrums ir uzkrājies. Bet vēl es gribu atgādināt noteikti tīrīt limfu. Es limfu tīru vienmēr, tad, kad es eju kolovadu, es tīru limfu, ja? Es visās tajās 2 nedēļās pusstundu pirms visām tabletēm dzeru limfas stimulācijai tēju, ja? Jo pēc tam nāk visi tie sorbenti un žūdzinēji un tā tālāk. Lakrica, limflow, ja? Tā kā 2x2. Un principā arī periodiski tās dienas, kad es braucu vingrot riktī, kad zinu, kad man vajag svīst, es izdzeru 2 kapsulas, piemēram, lakricas sakni un braucu vingrot. Izsvīstu, ja? Un ik pa laikam arī nedrīkst aizmirst, jo citi cilvēki nemaz limfu nav tīrījuši. Viņi it kā iet visu laiku visus ciklus veselības koncepcijai, ja, bet limfa nav tīrīta, un tas arī tā kā būtiski. Nu tā, tas man viss. Paldies jums! Paldies, Vine, par tavu pieredzi, par taviem ieteikumiem, lifehackiem, jā. Mums arī vēl Agita jautā, tā es saprotu, Dacei tu atbildēji, jā, un Agita jautā, man labai kājai laikam ir tūska, jo viņa ir esnāka nekā kreisā. Bet man ir svars visu laiku uz labās kājas, ko varētu palietot. Nu, te, Agita, jāsaprot, jā, vai jūs jau esat gājusi veselības koncepciju vai nē, jo, nu, man liekas, būtu jāsāk ar to, ja jūs neesat to darījusi. Ja esat darījusi, jā, tad noteikti es ieteiktu vai nu arī iziet kolovadu un, protams, arī šo te limfātiskās sistēmas tīrīšanu. Ir mums šī programma arī tā kā jautājiet savam veselības trenerim vai jautājiet cilvēkam, kas jums nosūtīja uzaicinājumu šo Zoomu vai nosūtīja šo ierakstu. Un tad viņš noteikti jums pateiks arī, kas būtu vislabākais, ko darīt jūsu gadījumā. Pagaidām vairāk jautājumi mums nav. Varbūt vēl kāds grib padalīties ar savu pieredzi vai kaut ko pajautāt mums? Miers un klusums. Patreiz. Jā, lūdzu. Jā, nu, ja mums jautājumu nav, un vairs, jā, jo man liekas, ka vēl un vēl mēs varam tos produktus pielikt klāt, un ļoti jauki, jā, vēl arī, ka tu pieminēji maskas, jā, tās arī, protams, kad sejas tūsku ļoti labi var noņemt, un, protams, mēs jau varam izmantot arī, piemēram, pie tādas sastieptas potītes, noteikti arī tu, Daci, jau dari to, kad kaut kādu šo te svaigu kāpostu lapu pielikt klāt, arī tautas medicīnu izmantot, jā, kas arī palīdz tūskainībai. Jā, Daci arī raksta, man arī maskas patīk, no rīta svaiguma sajūta. Jā, viņi ir sevišķi, ka tādu vēsu tu uzliec, tad reiz jau liekas, kad jau tev tā seja jau jūtās daudz labāk. Lai gan skatījos arī, ka te Vija rādīja, ka viņai vai nejauši bija iekritusi vannā, vai kā tā maska ar visu iepakojumu, viņa saka, un tik patīkami, ka tu siltu viņu uzliec uz sejas arī, nu, arī tā varbūt tās citreiz negribās to augsto masku. Bet patiešām tās iespējas ir daudz un dažādas, bet jāskatās līdz, protams, ko mēs ēdam un jāmēģina saprast un ieklausīties savā ķermenī. Nevis skriet un dzert tabletes. Jā. Paldies. Labi. Tad mēs arī šo Zoomu beidzam un tad jau tiekamies nākamreiz. Atā. Tā visiem! Tā.